Dāmas un kungi, man ir tas gods pirmkārt jūs sveikt Latgales dienās 2023. Šā gada pasākuma moto Latgale ir vienmēr laba ideja. Laba ideja, jo pirmkārt Latgalē dzīvo un strādā patrioti, kas spējuši saglabāt savu ticību, valodu un valstisko stāju. Otkārt, Latgalē vienmēr ir stipra griba, viesmīlība un atvērtība. Un treškārt, Latgalē ir stipras ģimenes. Šogad man ir tas gods paziņot gada mājražotāju. Šī balva tiks uzņēmumam Latgalē, kas pierāda, ka ģimenes spēj gāzt kalnus. Līvānu ķiploks ir atpazīstams ne tikai reģionā, bet nes ar Latvijas vārdu ārpus robežām. Leposimies ar to, strādāsim kopā, lai saglabātu mūsu galveno vērtību – stipras ģimenes. Mēs sākām visu no nulles. Mums nebija ne tehnikas, ne zemes, bet mums bija tā ideja un ticība, ka mēs varēsim. Attiecīgi vērsāmies lauku atbalsta dienestā, rakstījām projektu jaunajiem lauksaimniekiem, materiāliem aktīviem, un arī laika gaitā esam uzrakstījuši arī līderu atbalsta programmai mājražošanas tehnikas iegādēji. Un tā mēs no savām pirmajām 40 burkām esam izauguši līdz 15 000 burciņu jau. Un tās burciņas šogad vēl nav galīgais skaitlis, augs vēl lielāks. Kopumā mums ir 42 produkti. Tajā skaitā ir asumiņi, kas ir gatavoti no pašiem ķiplokiem, ķiploku ziedu pastas, kas ir gatavots no ķiploku ziediem, un mūsu pagājušā gada inovācijas produkti, kas ir ķiploks medus cidonija, dzērvene, smilcērkšķis kazane, kā arī ir kolekcijā ir lācene, mellene un brūklane. Šī gada idejas radušies produktiņi, kas ir ķiploku pulvera kolekcija. Ķiploku pulvera aromātiskā, vai dzēlīgā, vai mierīgā, kas ir gatavot no pļavas augiem. Savu produkciju mēs realizējām pilsētas svētku gadatirgos, tematiskajos gadatirgos un dažādos mazajos mājražotāju veikaliņos. Bet pienākot Covid laikam, arī mums šis laiks mazliet ietekmēja, un mēs domājām, kā pārdot savu produkciju internetā. Atvērām internetu veikalu www.livānaķiploks.lv, kuru arī ļoti veiksmīgi arī cilvēki atrod internetā un arī izvēlas iegādāties caur internetu veikalu. Pagājušo gadu mums izdevās piedalīties Riga Food inovācijas standā, kur mēs prezentējām savu ķiploku medus kolekciju, jeb viņu esam nosaukuši par Dubnas pērli. Un savukārt arī šogad mēs ļoti gribējām būt šajā standā, tāpēc radījām kaut ko jaunu, kaut ko inovatīvu. Un arī šogad Riga Food inovācijas standā mēs prezentējām savu jauno ķiploku pulvera kolekciju Dabas garša. Ļoti atzinīgi ir novērtēta un arī jau pieprasīta. 2021. gadā Līvānu pašvaldība mūs pieteica arī Latvijas labākajam tirgotāju konkursam, un arī tur mums izdevās tikt finālā. Esam ļoti lepni un gandarīti, ka mēs tādi maziņi starp Latvijas 30 labākajiem uzņēmumiem esam iekļuvuši šajā skaitā. Un arī mēs varam saukt sevi par Latvijas labāko tirgotāju. Varbūt mēs neuzvarējām, bet mēs esam vieni no labākajiem.